Čau, es Milzions Serģus un šis kanāls jau ir savācis 20,000 sekotājus. Juhu! Tas notika ļoti strauji, tāpēc es nepaspēju uztaisīt kaut īpašo lielo triku, bet es izdomāju, ka mēs darīsim tieši pretējo. It kā pretējo. Atgriezīsimies tur, kur tas viss sākās, ar kāršu trikiem. Tikai nedaudz vairāk kārtīm. Vai jūs esat kādreiz redzējuši 20,000 kārtis? Es arī ne. Šodien mēs atpukosim 20,000 kārtis. Katra kārts par godu vienam no jums. Ejam! Paldies jums visiem! Labi, braucam pakaļ kārtīm. Un mēs noīrējām jaunu mašīnu, lai aizbrauktu pakaļ tām kārtīm. Vienkārši viņas būs daudz, vai ne? Tāpēc paņēmām šito. Labi, es pajokoju, tā nebija mana mašīna. Bet ārā silts laiks, es domāju, mēs varētu aizskriet. Jāsaka liels paldies veikalam Get4U, jo tieši viņi man uzdāvināja šīs 20,000 kārtis. Bet nestraucieties, viņiem ir vēl, un viņiem ir daudz un dažādas kvalitatīvas kārtis. Es varētu reklamēt šo veikalu ļoti ilgi, jo man tiešām šis veikals patīk, un man liels prieks, ka viņi mani atbalsta. Patiešām mans mīļākais veikals, bet nu, sākam pakot vaļā. Uz galdiņa nepietik vietas, es domāju, pārvāksimies uz zemi. Nu lūk, redz, kur ir kārtis, bet mēs jau negribam šmaukties, vai ne? Es gribu, lai šeit ir tieši 20,000 kārtis. Šis viss būs jāizskaita. Būtu izdevīgāk, ja es to pirms tam būtu izdarījis, vai ne? Labi, skaitam. 1, 2, 3, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 31, 32, 33, 34, 35. Tātad mums šeit ir 35 šupiņas pa 10, diezgan viegli izreikināt, tas ir 350, plus vēl šeit ir 7. Plus 7, kopā mums ir 357 kārškavas. Katrā kārškavā 52 plus 4 džokeri, 56, tas sanāk reiz 56 ir 19,992. Mums pietrūkst 8 kārtis. Ko darīt? Kas tas par 19,992 special? Bet 8 kārtis. Man taču pašam ir kārtis. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Tagad mums ir 20,000 kārtis. Yes! Un tagad pakojam vaļā. Nu lūk, šeit ir 20,000 kāršu. Jūs esat tieši šī tik daudz. Iedomājieties, katrs jūs esat šī tik un visi kopā. Wow! Paldies jums! A ko tālāk? Mums šeit ir 20,000 kārtas, mēs pamēģināsim visvairāk izmantoto kāršu triku pasaulē. Jo šaubos, ka kāds taisīs kāršu triku ar 20,000 kārtīm, vai ne? Tātad, labi, pamēģināsim. Ieva, paņem lūdzu jebkuru kārti.
tev ir diezgan liela iespēja, jebkuru paņem, parāda kamerai, un tagad paņem kaut kādu čupiņu, karšu, un met man, ja? Paņem kaut kādu čupiņu, ja? Un met man. Un es vienu noķēru. Vai tā ir tava kārts? Šis kanāls jau ir savāds 20,000 sekotāji. Tas ir nereāli daudz. Paldies jums visiem, kas seko šim kanālam. Un pats labākais, ka mēs nedomājam apstāties. Mums plānos ir vēl daudz jaunu video, daudz dažādi lieli triki, un es arī domāju pēc katriem 1000 sekotājiem turpināt darīt kaut ko stulbu. Bet ko tagad darīt ar tām visām kārtīm? Es izdomāju, mēs varētu uztaisīt konkursu. Tas būs tāds ātrais konkurss. Jūs varat vinnēt, piemēram, 52 kreiču septiņniekus. Jā, man būs tas viss jāizlasa, jā. Bet iedomājies, varētu būt 3 vinnētāji, un katram es sataisīšu kastīti ar vienu vienādu kārti. Nu, tā kā, piemēram, visi pīķi piecinieki, visi pīķi dūži, kaut kādu tādu. Un ko ar tādu var darīt? Jūs varat vienkārši iedot kādam izvilkt, viņš izvelk, un jūs jau zināt, kas tā ir kārti, jo visas kārtas ir vienādas, vai ne? Loģiski, jā. Bet es domāju, mēs varētu uztaisīšu tādu konkursiņu tagad uzreiz. Noteikumi varētu būt tādi. Piesakojiet manam kanālam, ierakstiet kaut kādu komentāru, bet ierakstiet kaut ko foršu, jo šoreiz nevis randumā paņemšu, bet ņemšu labākos. Tie, kur man vislabāk patīk. Un vēl es ielikšu aprakstā piesakojiet Games for You Facebook lapai. Jā, lūk, 3 vienkārši noteikumi, ierakst kaut ko komentārā, un iespējams tieši tu vinnēsi. Un es aizsūtīšu uz mājām tieši jums visu vienādu kāršu kaut. Un tā kā šī ir tāda atmiņu epizode, tad izstāstīšu vienu anekdoti. Ja naudu mērītu čupiņās, tad man būtu bedrīte. Šis video ir sanācis tāds diezgan garš, nu es nezinu kā jums, bet man filmēšana ziņā aizgāja vairākas dienas, tā ka tā ir sanācis. Bet vai jūs pamanījāt, ka man visu laiku bija melns džempers, bet vienā kadrā man bija zils džempers zem jakas? Jūs pamanījāt, ka man bija melns, zils un atkal melns? Ja jūs to nepamanījāt, piespiediet like šim video un tiekamies jau nākamajos video. Paldies, ka esat! Čau! Tiekamies jau nākamajā video. Ieva, tev jānāk sakopt. Nē. Ieva!